Februāris pavisam noteikti ir Eirovīzijas mēnesis. Kā liela daļa Eiropas, tā arī daudzi latvieši vēro šo konkursu, lai izvēlētos to grupu vai mūziķi, kurš viņuprāt spējas savu valsti godam pārstāvēt Eiropā. Šis būs jau 13. gads, kad piedalāmies Eirovīzijas dziesmu konkursā. Vienu reizi esam uzvarējuši, debijas gadā izcīnījuši 3. vietu, bet reizi ierindojušies 5. vietā. Taču pēdējos gados Latvijai ir klājies gaužām vāji, un kopš 2009. gada neesam spējuši izkļūt pat no pusfināla. Tādēļ rodas pamatots jautājums, vai vismaz vienu gadu šis pasākums nebūtu jāpavēro no malas. Eirovīziju skatījāties? Jā, skatījos. Un vai jums patika? Diez kā nē. Kāpēc? Man tur nebija nekas, ko izvēlēties. Vienīgi viena dziesma. Es nezinu, es tagad neesmu skatījusies. Es pārāk neskatos, neklausos, kā tie mūziķi dzied. Vai jūs, prāt, Latvijai vēl ir vērts piedalīties pēc visām Es domāju, tas ir galīgi garām piedalīties Eirovīzijā. Kāpēc? Mums nav tādi draugi Eiropā, kas par mums tā balsot. Es domāju, ka jā, jo viņi ir spējīgi dziedāt, jo mums latvieši, es domāju, ka prot labi dziedāt. Lai piedalās, kāpēc ne? Pēc neveiks vienmēr nāk uzvar. Lielākā daļa aptaujāto rūjieniešu atzina, ka Eirovīziju vairs neskatās vai nu vispār, vai vismaz ne ar tādu interesi kā agrāk. Muzikālais formāts viņuprāt ir kļuvis vienveidīgs un lielākais uzsvars tiek likts uz šovu un pirotehnikas pielietojumu. Līdz ar to muzikālais baudījums bieži vien izpaliek. Šī gada Latvijas pārstāvji Eirovīzijas dziesmu konkursā Zviedrijas pilsētā Malmē būs grupa PER. Viņi uz skatuves kāps 2. pusfināla dienā 16. maijā. Amanda Anna Bērziņa, Arturs Gruzdiņš, Rūjienas televīzija.